mēs Madonā ar Keitu nolēmām arī to nedaudz iepazīt, tāpēc devāmies pastaigā, un šobrīd tā ir ļoti skaisti izrotāta. Madona, ček. Elīna, skaties, tu vari arī kaut ko garšīgu padzert. Jā, es tieši kā esmu mazliet nosalusi. Labvakar. Labvakar. Tev var arī kaut ko garšīgu padzert. Jā, ir karstā šokolāde, ir karstais dzēriens. Ko vēlās sirds? Ko vēlās sirds? Mana sirds vēlās karsto dzērienu. Jā, divus. Lieliski. Meitenes, viņš ir nosalušas. Ko jūs darījāt šodien Madonā? Mēs bijām slēpot. Ko tik mēs nedarījām? Mēs bijām arī smaržu meistarklasē. Kur jūs slēpojāt? Mēs slēpojam Brieškalnā, un mēs abas divas pirmo reizi stāvējām slēpēm. Un mums sanāca baigi labi. Un cik reizes nokritāt? Nevienu. Bet tas bija tā kā, mēs pat nebijām neko sākuši, es vienkārši nokritu. Nu, lieliski, tad jau jūs būtībā esat izbaudījuši gandrīz tā kā daļu no Madonas novada, tā kā Ziemas galvaspilsētas priekiem, pareizi, dzērieni jums. Paldies! Bet Madona jau mums vispār ir tāda Ziemas galvaspilsēta, tāpēc, ka mums, varētu teikt, pirmajiem uzkrīt sniegs un pēdējiem nokust, jo pie Gaiziņa mežā vēl maijā ir atrodams sniegs un var pikoties līdz ar to. Daudzi stāsta, ka viņi ir Ziemas galvaspilsētas, bet mēs pēc reāliem faktiem spriežam. Jo šodien jau arī, manuprāt, visā Latvijā nav sniega, bet šeit pie mums sniegs ir. Kalni darbojas un mums ir vairāki kalni, kur slēpot, tātad gan Gaiziņš, gan Briežkalns, gan distanču slēpošana pie mums Smeceres silā, kur notiek pat Eiropas līmeņa un pasaules līmeņa dažādas sacensības biatlonā. Un līdz ar to mēs esam tāda ziemas prieku riktīga galvaspilsēta. Jā. Mēs tieši šodien arī dosimies nakšņot Smeceres silā Namiņā. Cik tā kā mums forši. ir plānots turpinājums. Jā. Slēpot, gan mēs tur šodien vairs nepaspēsim, bet to mēs atliksim uz citām brīvdienām. Nevar visu vienā. Tas ir jāsabalansē. Nu, gan aizpļāpājušās. Es skatos, ka jums ir arī maršmelovi. Jā, mums ir arī maršmelovi. Elīnai garšo maršmelovi. Elīnai garšo. Lūdzu, dāmas. Jej, mums būs arī aktivitāte. Paldies. Labi, mēs iesim pats. Droši. Paldies. Ja tur kurās. Papakstat ar ko. Tieši gribējās kaut ko saldu. Karstais dzēriens un pastaiga – ideāla kombinācija.